Naturālie skaitļi ir pirmie skaitļi, ar kuriem tu iepazinies jau agrā vecumā. Mēs ar tiem skaitām konfektes, soļus, pirkstus un ko tik vēl nē. Šī tēma veido pamatu visai turpmākajai matemātikas izpratnei. Šodien mēs sākam skatīties uz naturālajiem skaitļiem plašāk, ne tikai kā uz cipariem, bet kā uz skaitļu virkni, kas var turpināties bez gala. Iedomājies, ka sēdi autobusā pie loga un skaiti mājas, kurām pabrauc garām. Tu sāksi tās skaitīt 1, 2, 3, un vari turpināt tik ilgi, kamēr ir ko skaitīt. Vai arī skaitīt dienas kopš mācību gada sākuma, katru rītu pieskaitot klāt vēl vienu. Šie ir tie paši naturālie skaitļi, kurus lietojam, lai saskaitītu priekšmetus, dienas vai jebko citu, ko var saskaitīt. Ir kāds mēģinājis saskaitīt matus uz galvas? Kas ir naturālie skaitļi? Naturālie skaitļi ir skaitļi, ko izmanto skaitīšanai 1, 2, 3 un tā bezgalīgi. Tie ir pozitīvi veseli skaitļi, un tiem nav beigu, kā jau minēju, tos var turpināt bezgalīgi. Un ko nozīmē bezgalīgi? Nav tāda pēdējā skaitļa. Ja tev šķiet, ka esi sasniedzis lielāko skaitli, tu vienmēr vari pieskaitīt vēl vienu. Piemēram šādi. Lai būtu uzskatāmi, mēs izmantosim skaitļu taisni jeb naturālo skaitļu rindu. Uz tās skaitļi novietoti pa kārtai vienādā attālumā un virzās pa labi, jo vairāk, jo tālāk pa labi. Piemēram, esi saņēmis kādus priekšmetus, tu viņus vari saskaitīt. Šādi. Bet turpinot, tu šos priekšmetus vari izvietot uz skaitļu as atbilstoši to kārtai, lūk tā. Un ko darīt, ja priekšmeti ir beigušies? Elementāri, Watson. Tu vari iedomāties, ka skaitļi turpinās tālāk, arī tad, ja nav vairs ko skaitīt. Tā mēs pārējam no konkrētā priekšmetiem uz abstrakto skaitļiem, un tas ir matemātikas brīnums, varam skaitīt lietas, kuras tikai plānojam iegādāties, piemēram, zinot, cik draugi atnāks uz ballīti, tik arī trauki jāsagatavo. Ko mēs šodien iemācījāmies? Naturālie skaitļi ir skaitļi, ko izmanto skaitīšanai. Tie nekad nebeidzas, mēs vienmēr varam pieskaitīt vēl vienu. Skaitīšana var sākties ar reāliem priekšmetiem un turpināties bezgalīgā skaitļu rindā. Atceries, skaitļu rinda ir kā neredzama taka, kas ved tālāk un tālāk. Tu nekad nenonāc līdz galam, bet vari vienmēr iet uz priekšu un atpakaļ.